Jaunākā epizode podkastā šodien tiekos ar Mariku Gudermani. Iespējams, pazīstu un es dzirdējis viņu no Ceļo ar Mariku. Ceļojuma aģentūra šobrīd viena no straujāk augošajām turismu kompānijām Latvijā. Ar Mariku runājām par to, kā no militārās karjeras un armijas pēc tam, esot frizieri, Marika kļūst par ceļojumu grupu vadītāju. Kā tas iespējams? Pārunājam, protams, arī par interesantiem galamērķiem, par filozofiju, par to, kāpēc mēs to darām, kur mēs ceļojam, kāpēc Islanda viņai aizrāva, kāpēc Azorsalons un Madeira norauj jumtu un daudz ko citu. Ļoti labi epizode, baigi forši, tā kā slēdz iekšā, nevelkam garumā, klausies. Čau, pagaidām. Dula Daukas Gēns, kārtēja epizode. Atkal būs forša epizode, un pie manis šoreiz ciemos Marika Gudermani. Čau, Marika! Čau, čau! Foršs arī tevi aprunāties, tūlīt būs. Es domāju, ka mums būs daudz par ko parunāt, un es jau tagad aizdomājos, mēs sēžam. Mēs šobrīd epizodi ierakstam, starp citu klausītāji klausās tieši pirmsvētku noskaņās, Ziemassvētki aiz loga noskaņa. Tu jūti ar to noskaņu? Es jau gatavs Ziemassvētkiem. Zini, kā man jāsaka, tā ārā līst lietus, lai tu saprastu, jā? Ārā līst lietus, sniega nav. Debesis ir diezgan pelēkas, uzspīdēja uz 1 minūti saulīte, jā? Tas bija pilnīgi kā svētība. Bet ir tāda laba padarīta darba sajūta. Jāsaka, drīzāk tā, varbūt nevis kā svētku, bet liekas tāds foršs gada noslēgums, ka viss kaut kas daudz izdarīts. Tātad žagarus no Salavēča nedabūsi? Zini, vienmēr jau iespēja pastāv, bet es tagad ceru, ka nē. Jā, vai ne? Bet, redzat, tu aprakstīji to laika apstākļus, sliktais laiks, ziema, nekāda atkal kārtējo reizi mēs ceram. Es pagājušajā gadā arī tā bērnus aizvedu uz Latviju, beidzot viņam sniegu parādīt, lai būtu, nebija, netrāpīja. Šogad man mamma raksta, varbūt atbrauciet baltā ziemas sniedziņš, atkal viņš pazudis kaut kur. Man liekas, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs arī ceļojam. Beigās mēs gribam piedzīvot tās emocijas tādas īstas. Ja ir sniegs, tad mēs gribam braukt to sniegu, piedzīvot, slēpot, snovot un baudīt. Ja mēs gribam saulīti vasaru, tad mēs braucam uz tām eksotiskajām zemēm. Vai ne? Tā jau ir. Jā. Tas tā kā es saku, kad man nav baigi laika cepties un ņemties, kāds tas laiks Latvijā, jo tu zini, Latvijā vienmēr cilvēki ņemās, par to ārprāts, kāds laiks atkal ārā. Tad, kad tu tiešām tev taisnība, tad, kad tu sāc kaut kur apkārt vairāk blandīties un ceļot, tad patiesībā, tas ir tāda pārējoša vienība. Šodien saule, lietus, tur rīt atkal citi laikapstākļi, tu jau vari dabūt visu, ko tu gribi. Tāpēc jau tu izvēlies, braukt vai nu uz sniegiem, vai nu uz sauli, vai nu kaut kur. Mēs patiesībā tik abrīnojamā laikā dzīvojam. Dažreiz mēs to tiešām aizmirstam un pat pieņemam par tādu pašsaprotam. Bet vēl paskatāmies pat ne tik tālu atpakaļ. Mēs bērnībā, mēs nevarējām nekur baigi ceļot. Mēs bijām ierobežoti tur, kur mēs bijām. Un ļoti daudz valsts un cilvēku pasaulē ir ierobežoti. Mums tomēr pase ir tik spēcīga, ka mēs varam atļauties ceļot, kur gribam. Ja ir līdzekļi un iespējas, mēs varam jebkurā brīdī aizbraukt, jebkur pasaulē mēs gribam. Gribi saulīti ziemā, brauc, ja gribi sniegu vasarā, brauc, nekādas problēmas. Man liekas, tāda brīvība, vai ne? Jā, nesen tieši ar kaut ko es arī runāju par to, ka cik tas ātri tu vari būtībā 1000 kilometrus pāris stundu laikā nolidot un būt vispār kaut kur citur un piedzīvot kaut ko citu. Un, zini, es kaut kad pat esmu aptuveni sarakstu piemetusi, kur es gribētu vēl būt, kur es gribētu atgriezties, kur būt pa jaunam. Es sapratu, ka šīs dzīves ir tā kā pa īsu. Jā. Tā kā sarakstus nav jēga taisīt, dzīves nepietiks. Jā, es citreiz abrīnoju šos cilvēkus, kas stāda sarakstus un mēģina apceļot visas pasaules valsts. Man tiešām tās valsts iedalās citādākos līmeņos. Es esmu gatavs viņu 20 reizes braukt atpakaļ, ja es gribu iepazīt un saprast, ko tad viņi tādi tur ir, kas ir tā kultūra, tradīcijas, nevis ķeksīt pievilkt. Un šie te galamērķi līdz ar to, pat ja tās ir tā, tad plus mīnus 200 UNESCO valsts apzinātās, kas būtu tās apmeklējums, ja sarakstā liekamas. Vienalga, man liekas, tas ir baigi daudz. Un tādu sarakstu, kad tu sāc taisīt, saprot, pa kuru laiku? Kā tu izdarīji? Tad ir kaut kā jāpārvērš tā ceļošana dzīvesveidā. Es esmu redzējis tur pārus, piemēram, jaunu cilvēkus, kas tiešām ceļo apkārt, dzīvo. Es īsti neesmu līdz galam varbūt iedziļinājusies, kā viņi pelna tai savai iztikai, lai varētu tur dzīvot. Bet tas ir viens variants, jā.
Otrs variants, nezinu, kaut kādu savu darbošanos, pārvērst tā kā caur ceļošanu. Jā, nu, man liekas, ka mums abiem diviem ir tā kā diezgan labi tas izdevies. Lezi, man liekas, vienā brīdī tu to pavisam tā ļoti labi saprati, jo patiesībā tu jau esi tā vēsturiski, profesionāli, tu esi vispār frizieri, un tagad ceļotāji. Man tur ir interesants stāsts. Es vispār esmu, Labi, stāsti. No sākuma es esmu bijusi karavīrs. No sākuma es esmu bijusi karavīrs 16 gadus, esmu bijusi dienestā. Tad esmu nomainījusi savu darbošanās jomu pilnīgi uz pretēju, uz friziera karjeru. Jā. Un, tas ir tev tur armijā lika visiem? Nē, vienkārši tā joma bija sevi izsmēlus. Tādā ziņā tur ir strikts reglaments, un tev visu laiku ir jābūt konkrētos rāmjos. Nu, būtībā radošama ļoti maz tur ir. Un tad, sagribējās to radošo pusi vairāk. Un tā friziera karjera nāca. Un tad bērni jau sāka pieaugt, un kaut kā ceļot ļoti sagribējās. Un tad kaut kādā mirklī tu saproti vienkārši, ka, lai tu tik daudz ceļotu, kā tev gribās ceļot, tev ir nenormāli daudz jāstrādā. Ir pirms tā ceļojuma un pēc tā ceļojuma. Nu, tad tu aizbrauc ceļojumā, pirmās 3 dienas tu vienkārši guli tur bezsamaņā, jo nesaproti rīts, vakars vai kas. Nu, un tad nāca tā ideja lēnām par to, ka to hobiju ceļošanu varētu pārvērst kaut kādā darbībā, un tad tā darbība kaut kāda ievilka ar vien vairāk, kad no friziera karjeras šobrīd esmu arī atteikusies un esmu pilnu krūti tikai par un apceļošanu. Jā, man liekas ļoti skaisti, ka tu tā tiešām to savu hobiju un to sajūtu un vēlmes var pārvērst profesionālā biznesā. Man liekas, nedaudz cilvēku par to sapņo, bet nedaudz to arī izdara. Kā tev tas ir izdevies īstenībā tā? Zini, patiesībā tur ir tikai viens teikums. Patiesībā tev ir vienkārši akli, azartiski jātic tam, ko tu dari. Un viss tur nestrādā īsti nekāda biznesa plāni vai citu cilvēku viedoklis. Pastarp Dievs vēl vispār citu cilvēku viedoklis. Viņiem vienmēr ir viedoklis par visu, kas būs, kas nebūs. Un tā. Tev ir tā kā bišķiņ tādam jābūt tādai tā kā apsēstībai ar to lietu, ko tu gribi darīt. Un tad, ja tu tam tici, tu vienkārši esi gatavs darīt maksimāli visu, lai tas izdodās. Tu nemeklē atrunas, kāpēc tas nevarētu sanākt, bet tu visu laiku meklē variantus, kā caur kurieni, kāpēc un tā tālāk. Tas ir, man liekas, tāds atslēgas punkts visā tajā, lai tas tiešām sanāktu. Vai tas ir viegli? Nē. Vai es to būtu sākusi darīt, ja zinātu, cik tas ir sarežģīti? Arī iespējams, ka nē, jo nepietiktu varbūt dūšas un tās ticības. Bet tas ir forši, ka mēs no paša sākuma nezinām tās visas nianses un ka varam pakāpeniski līdz tam tikt. Jā, tas tā kā ar bērnu piedzimšanu. Ja katrs zinātu, cik tas pirmais gads ir grūts, varbūt tu daudz nesaņemtos tam bērnam. Tā ir. Jā, es tev klausos, domāju, līdzības man ar tevi ir kaut kur velkams. Protams, es arī nomainīju savu darbošanos un darbus un viss, kas man bija kādreiz, un arī aizbraucu, kā jau zinat, uz Meksiku projām. Un tiešām taču daudzi vēl joprojām man saka, kam tev tas ir vajadzīgs? Taču apsēdies un nebrauc, paliec mājās. Un dari. Un taču aizēj darbiņā un paņem labu, stabilu darbiņu un strādā tur, es nezinu, kaut kādā rimčikā vai tur kaut ko dara. Būs sākumā grūti, bet nekas pieradīsi. Un tad tu klausies tas tāds, kāpēc? Kāpēc? Jo es tiešām, ar visiem šiem ceļojumiem gadiem, ko es esmu darījis un ko es esmu braucis un vedis cilvēku, tad, kad es ieraugu cilvēkiem šīs te dzirkstošās acis un to sajūsmu par, kas viņas aizved skaties un to piedzīvot, to kultūru, to vidi un ieraugu to Meksiku, Peru, Gvatemalu, džungļus, vienalga, ko kalnā uzkāpja augšā. Un tas ir tas piepildījuma mirklis, pēc kā viņi ir braukuši. Saprot, ka viņš ir atslēdzies no visa savas rutīnas un ikdienas. Vairāk neko nevajag. Tad saproti, ka tā ir tā dzīves misija. Tur viss. Tur nav variantu. Man liekas vispār, ka tu sāc ceļot, iepazīt citas vietas, kultūras, kaut kā vispār uz dzīvi savādāk skaties. Uz dzīves piepildījumu, uz, vērtībām. Tas pavisam ir kaut kas uzreizām savādāks. Man liekas, nav tik ļoti nekoncentrējies uz to, vai mājās tev būs jaunākais televizors vai nebūs. Patiesībā mēs vispār esam mājās no televīzijas atteikušies, jo neviens to televizoru neskatās. Tam nav nekādas pievienotās vērtības. Man liekas, tās sajūtas, emocijas.
Tam ir tā vērtība. Jā, bet skaidrs, visi grib cilvēku ceļot. Tu tagad arī tā noraksturoji klasiski. Redz, cik viegli ar recepti. Strādājiet savu darbiņu, ceļojiet un beigās pārvērtiet to visu biznesā. Bet tā jau nav. Ar kur tu sāki? Kurš bija tas tavs galamērķis, kas principā tu saprati, ka, wow, bet ir kaut kas, šitas ir tas, ko es gribu. Šitas ir varbūt tas ir jārok dziļāk. Es biju uzsēdusies vienkārši no sākuma uz Spāniju. Es pieļauju, ka tu tā kā saproti, kāpēc Spānija, jo tu tur dzīvo. Ļoti labi saprotu. Jā, man bija pat doma, ka es tur varētu dzīvot. Bet es saprotu, un man ir 3 bērni un vīrs, un viņiem arī ir savas ikdienas lietas, un es tā nevaru visu vienā dienā uzreiz pārcelt. Un es biju domājusi, ka es varētu kā frizieris braukt šad tad, tur pastrādāt, pabūt arī tur tajā vidē, un tā kā apvienot 2 vienā. Es pat biju aizbraukusi uz veselu nedēļu, uz Malagas pusi, tur apbraukāju salonus, tikos ar cilvēkiem, ievācu visādi informāciju, saliku visu pa plauktiņiem, plusus mīnus, sapratu, nē. Ja tu tur nebrauc tiešām dzīvot un iekārtoties dzīvi, tad tas īsti nestrādās. Un tad nāca tā doma vienkārši ik pa laikam kādu paķert līdzi kādā ceļojumā, pašai nav savu izdevumu, pabūt atkal kaut kur citur un pabaudīt atvaļinājumu. Protams, pēc pirmajām reizēm sekoja aplausiens, tas nav atvaļinājums, ja? Tas nav tā kā atvaļinājums, tas ir tomēr darbs, liela atbildība pret citiem cilvēkiem. Un tad jau tu sāc tā kā vairāk vērtēt, vai tu to vispār gribi darīt, vai tev tas patīk, vai tu no tā kaifo. Un tas, par ko tu teici, kad man arī ir mega liels kaifs par to, ka es varu kādam kaut ko parādīt, kā es smējos, reiz iemīlināt viņus ceļošanā, pat ja viņiem tā kā vēl nav tāds azarts, un varbūt viņi nemaz nezina, ka viņi grib tik daudz ceļot. Nevienmēr tas sanāk, bet man jāsaka 80% tas noteikti sanāk, cilvēki grib atkārtot. Bet, un tad ir tā, ka kaut kādā mirklī kad tu apstājies un padomā. Vai tu gribi tā kā tu darīji pirms tam, vienkārši riktīgi daudz strādāt un braukt tajos savos atvaļinājumos, vai tu gribi pēc iespējas vairāk braukt un iepazīt dažādus gala punktus, gala mērķus, un redzēt vispār, cik tā pasaule ir skaista caur, tā kā, parādot arī citiem. Es izvēlējos to otro variantu, jo tajā pirmajā variantā es sapratu, ka man nesanāks tik daudz aizbraukt, cik es gribētu atgriežoties pie tā paša mana saraksta, tur būtu diezgan standarta situācija. 2, maksimums 3 reizes gadā man sanāktu to izspiest. Man ir pamaz, tā, ka es esmu Latvijā jau kādas 2-3 nedēļas, man jau automātiski jau skatos plānotājā, man tiešām nav neviens ceļojums nekur paredzēts. Man pat ģimene mājās prasa, vai es nekur nebraukšu. Pārāk daudz. Māmu, tu pārāk ilgi jau mājās, kad brauks. Jā, viņi arī pieraduši, bet es redzu, ka tas darbojās arī uz bērniem. Bērniem arī ir piepotēta jau tā vēlme ceļot un iepazīt pasauli, un ka viņi nebaidās. Tā pasaule tiešām interesanta un plaša, un kad nevajag sevi iespundēt tikai tajā vienā valstī un piesiet sev pie vienas valsts. Kā tu saki, jau var darīt standarta darbu un baidīties, ka tev tas darbs nebūs un sevi tur visu laiku attīstīt un tā, bet tu vari sevišķi jaunieši, man liekas, var braukt un visu kaut ko darīt un izpētīt, tev arī bērni aug. Ko tu teiktu, ja viņi brauktu pa pasauli pēc tam un skatītos, kas apkārt? Tas ir jautājums? Tas ir jautājums, jā. Vai tu gribētu, lai viņi ar tevi paliek vairāk? Nē, es viņus pēc pirmās iespējas no mājas ārā davai. Blandaties, dariet, meklējiet, skatieties pasauli. Man jau sieva tāda pati, tur jau nav varianti. Mums ir skaidrs, ka viņi būs jāiedrošina. Tagad ir, kā tas vecums tiem sīkajiem, ka viņi grib mājās, viņiem vajag tur tableti paspēlēt, tur kaut kādu filmiņu paskatīties. Bet, cik pēc iespējām mēs jau viņus dzenam ārā un ejam kaut kādos mazajos piedzīvojumos un daram lietas. Un stāsti jau daudz, viņi jau ir dzirdējuši. Es saku, tur grāmatu vienu lasīju man par piedzīvojumiem. Man vecākā meita beigās izlasa par nodaļām. Viņa saka, tēti, kāpēc tu šajā grāmatā neesi? Viņas jau to redz, viņas jau to piedzīvo. Arī tur stāsti, kā man sieva viena pati puse Eiropai, Balkāniem ar Ričuku viena pati brauc cauri. Viņas to zina no galvas, viņiem jau tie ir kā dzējoļi, visi šie stāsti. Es domāju, viņas ar to aug un stāsta, un man bija uz skolu jāiet, tur jāstāsta par saviem piedzīvojumiem, un es redzu, kāds viņiem tur lepnums, un citiem arī, kā tur šitas, kas džungļos tur dzīvo, teicis, tur, wow. Tas jau viņiem iedod to dīkstiņu, zin, kaut kā nākotnē, kad mēs arī tā gribētu. Man liekas, tas ir tik svarīgi. Viens, ka mēs to darām priekš sevis, bet otrs tiešām šai te savai nākotnes paudzei.
ka mēs viņus iedrošinām, mēs viņiem stāstām, ka nav tik briesmīgi, kā tev to pasauli rāda, kā tev stāsta varbūt tās. Ej, dari, mācies ar cieņu, ar respektu pret kultūrām, un es domāju, ka tur viss būs kārtībā. Tas ir laika jautājums, kad viņas pašas būs gatavas. Jāsagatavo, man 2 tomēr meitenes, tas nav tā kā 2 čaļi, vai tev 3 puikas tev bija, vai ne? Nē, man ir 2 meitas un dēls. Tā tev bija, Kad meitām tur bija savādāk, vai ne? Ar meitām savādāk, bet, zini, kā ar tām meitām, 25 gadu atpakaļ jau bija savādāk. Es arī biju meita, vēl joprojām esmu. Un es atceros, kā es vidusskolu pabeidzu, un es atnāku mammai saku, es gribētu braukt uz Zviedriju, man šķiet, es gribēju braukt par auklīti strādāt. Tad tas tieši sākās, bija ļoti populāri, 25 gadu atpakaļ. Un tā, mana mamma, skolotāja, kur tu brauksi, viena pati, ārprāts, pasi tev atņems, ej, tu sazini, ko ar tevi tur izdarīs. Viņa mani tā saiedvesmoja, protams, ka es nekur neaizbraucu. Ja? Un ilgu laikam tas arī palika tāds, ka tu esi tā kā no vienas puses spiests dzīvot uz Latvijā, te, kur tu esi piedzimis, jo tu jau neko nezini, kas ir citur, un tev bailes to citu kaut ko arī piedzīvot ir. Tad mans mērķis ir bērnus iedvesmot, tā kā tu saki, doties kaut kur un piedzīvot ar domu, ka ja viņi izvēlās kādreiz tomēr dzīvot Latvijā, tad tā ir viņa izvēle apzināta, nevis aiz bailēm. Viennozīmīgi, jā. Man liekas, tas ir pareizi. Ja mājas sajūtā jau jābūt ir. Vienalga, vai tu to izvēlies tiešām pēc tā, ka tu paceļu apkārt saproti, ka nē, es gribu mājās un es mīlu savu zemi, Latviju, vai vienalga, kur tas būtu, vai tāpēc, ka es te dzīvoju un es nevaru aizceļot, vai es baidos ceļot. Ir 2 dažādas atšķirības, vai ne? Jā, un man liekas, ka ļoti daudz cilvēki, viņiem tieši tas, kad viņi nezina, kas tur ir, vai tur forši vai nav forši, un viņiem varbūt ir bailes no vienas puses arī kaut ko pamēģināt jaunu dzīvē. Nē, ir daudz cilvēku. Ir jau tie priekšstati arī. Kā mēs tiešām arī tiekam barot ar šo te informāciju sociālajos mēdījos, tīklos, ziņās, visur pārējo, cik citur ir slikti, briesmīgi, un tu nedari un šito, un nebrauc tur. Un es taču vēl joprojām dzirdu savu stāstu par Meksiku, un es laiku cīnos ar viņiem, bet tāpēc ir jābrauc pašam, jāpaskatās, izanalizē, patīk, nepatīk, sajūti, un viss labi. Nevar ņemt to citu viedokli. Protams, jāpieslēdz kaut kur arī galvā klāt, tā kā saprast, kur iet un kur neiet, un kur kaut kāda informācija jau jāievāc ir, bet tiešām, man liekas, ir jādodās pasaulē, un man ļoti žēl, ka ļoti daudz cilvēki varbūt ir iespundēti tajos savos darbos, un viņiem nav tā kā tās iespējas pa labi, pa kreisi atvaļinājumi ir salīdzinoši īsi, vai kāds varbūt vispār nevar paņemt atvaļinājumu, un tad, tas bija iemesls patiesībā, kāpēc tā armijas vidi atgriežoties atpakaļ man izsmēla. Tāpēc, kad tu nevari paņemt atvaļinājumu, kad tu gribi, tev nav tādas brīvības. Man liekas, to brīvību ļoti sagribējās vienkārši. Ka tu vari darīt, ko tu gribi. Vai ne? Bet, Klau, armijā tu biji Latvijā vai tu biji arī kaut kādos karstajos punktos? Nē, es nebiju karstajos punktos. Tas nekad nav bijis mans aicinājums. Tas bija savā laikā aprēķins. To piedāvā stabilu darbu, sociālās garantijas un būtībā piedāvā darīt to, kas tev patīk. Jā. Es nācu un organizēju no sākuma obligātiem dienestam pasākumus. Visādas ceremonijas, ekskursijas, kaut ko interesants darbs, kāpēc nē. Un, ja tev piedāvā visu to, ko tu vēlies, tajos 19 gados, tad man bija 19. Tā es arī tur iesprūdu uz tiem 16 gadiem. Bet darbs bija interesants, dinamisks. Beigās mans darbs bija protokols, ceremonijas, vizītes, dažādas iekšējās ārzemju arī plānošanas darbi, daudz arī ar dokumentiem, plānu sagatavošanu. Tā kā tas, kas man nodara arī tagad. Zini, kādreiz jau tu varbūt tajā nesaproti. Jā, un tas viss kaut kad tā kā sasaucās savā starpā. Bet jo mēs pieaugam, varbūt tās mums mainās arī vajadzības, varbūt nav vairāk tik liela prioritāte tieši tās nosacītās garantijas, ka tu esi jau gatavs vairāk riskēt un kaut ko darīt. Tad, kad es mainīju uz to frizieru jomu, man arī daudzi saka, kur tad tu iesi, tev tik labs darbs ir, dienests, viss zināms. Zini, ka līdz tam datumam tev ieskaitīs algu, un tā, protams, frizieru jomā arī nekādas garantijas nav, tu jau nezini, vai tev tas klients atnāks vai neatnāks, bet, zini, tas bija labākais lēmums manā dzīvē. Mainīt to un riskēt, jo
tas risks noteikti atmaksājās. Kas ir ļoti interesanti. Nu, podkāstā te man jau krietni daudz cilvēku bijuši, un visi cilvēki, kas ir mainījuši savu lēmumu profesionalitāti kaut kādu tieši par labu ceļošanai, visi saka, ka tas bija labākais lēmums mūžā. Nav viegli, bet tad, kad tu to pieņem, tu saproti, ka tas iedod tev brīvību un ļoti, ļoti, ļoti daudz ko. Un es ko vēl iedomājos, arī tu stāsti, tu mainīji, un no vienas profesijas tu maini citā profesijā, un ceļojot, tu neesi profesionāla gide, vai ne? Nē, es neesmu profesionāla gide. Mana izglītība ir kultūras projektu vadība, kas patiesībā mēs katru ceļojumu varam arī nosaukt kā tādu atsevišķu kultūras projektu. Wow, jo mēs braucam, tā iepazīstam, vai ne, citas kultūras, citas valodas, valstis, objektus un tā. Bet es neesmu gide. Var jau būt, ka tagad kāds gids klausīsies un teiks, ka es esmu tev līdz muļķības runāju, bet man gids asociējās vairāk vai mazāk ar šauru specifiku, varbūt, piemēram, konkrēta valsts vai konkrēta pilsēta, kur viņš zina visu no A līdz Z, visu vēsturi, gada skaitļus, kurš dzīvojas, katru stūrīti un tā tālāk. Nu, tas nav par mani. Es varbūt tik padziļināti nemaz pati negribu zināt lietas. Un es arī nemēģinu cilvēkus ar to apgrūtināt. Man liekas, ir svarīgāk ļaut sajust. Kad tev ir tas laiks arī sajust, nevis tikai tev to informāciju tikai dod iekšā. Un tāpēc arī man nav pašai nekad vēlēšanās arī par gidu būt. Un to arī tik daudz arī smalki arī zināt. Un zini, tās vietas mainās. Mums arī katram ir tā kapacitāte, man liekas, to informāciju apgūt tik, cik mēs viņu varam. Man prātā vēl negribās sajūt pagaidām, ja? Vismaz no informācijas pārbagātības. Un ar gidiem līdz ar to arī es īsti arī nestrādāju savā ikdienā. Es saku, kāds varbūt tāds gids pēc tam varbūt ierakstīs, tur, ka tās pilnīgas muļķības es tagad runāju, un tā varbūt mums ir kaut kādas savas, nezinu, sajūtas vienkārši palikušas, kad paši braukuši kaut kad esam ekskursijās, skolas ekskursijās vai kaut kur, Mēs braucam kā grupu vadītāji. Domāju, tev tieši tas pats ir, ka tu esi ar domu, ka tu esi atbildīgs par tiem cilvēkiem, kas ar tevi ceļo. Tu uzņemies atbildību par to, ko viņi redzēs, ko viņi darīs, iedod viņiem tādu galveno informāciju, tā kā vadi viņu atvaļinājumu būtībā. Jā, un es jau tā mājas darbu pildot, es papētīju par tevi, un cilvēki saka, viņiem ir riktīgi forša pieredze braucot ar tevi kopā tieši. Tā kā vai nu gids, vai nu grupas vadītājs sauc, kā tu gribi, cilvēki ir laimīgi ar tevi. Tu viņiem iedod to, ko viņi brauc pakaļ. Tā kā viss ir kārtībā. Nevajag gidam būt. Gids tiešām, man liekas, mēs esam pareizi teicis, sabojātā tā pieredze, ka tur skaitīs tev tos nenormālos gadu skaitļus, kurus tev pēc tam jāatcerās. Cilvēkiem nav vajadzīgs. Cilvēki grib foršas atmiņas, pieredzi, sajūtas, emocijas. Tas ir tas, pēc kā cilvēki brauc pakaļ. Cilvēki ir tā jau pārstrādājušies, noguruši, un tagad viņiem vēl mežonīgu informāciju iedod, vai ne? Jā, es tieši no rīta šodien runāju arī par to, kāpēc, piemēram, cilvēki vispār izvēlās braukt ar kādu citu grupās. Tā mūsdienās lielākā daļa cilvēku māk paši saplānot sev atvaļinājumus, vai ne? Informācija ir pieejama, internets, ChatGPT ar mākslīgo intelektu vispār jau tu vari brīnumus darīt. Bet man liekas, ka tiešām cilvēki tik ļoti pārstrādājušies tajā ikdienā ir, ka viņi arī grib kaut kad atpūsties. Tas jau tāds savu veidu darbs turpinās atkal, ka viņiem jāzina, cikos, kur, kāpēc, uz kurieni viņiem jābrauc, tur nezinu, kaut kas jādrukā, jāsako līdzi plānam, varbūt ir, un tā tālāk. Un tāpēc ļoti labi, ka esam tādi kā mēs, kuriem ļoti patīk ceļot, un man šis arī nerada vairāk nekādas arī tādu stresu. Es no tā laika esmu iemācījusies beidzot tiešām ķert arī kaifu, kad es varētu teikt, ka tas, nav mans atvaļinājums, bet es tiešām kaifoju no tā katra izbrauciena, arī kopā ar grupu. Jā. Nē, man ir tieši tas pats. Man ārkārtīgi patīk. Vispār es mīlu cilvēkus. Man patīk pavadīt laiku kopā, un ja es viņus varu aizvest uz kaut kādu vietu, kas man pašam ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga, tad tur ir kaifs. Tur es pats kaifoju vairāk iespējams nekā viņi citreiz man grupās. Un tas ir par tām savietām. Man liekas arī tas grupu vadītājs vai gids, iedomājies tie klasiskie gidi, viņi brauc uz varbūt tās tur 20, 30 valstīm. Entās pilsētas, vispārējais. Cik daudz tu autentisko pieredzi var iedot? Man liekas, tas atkal ir tā ļoti, tev ir jābūt ļoti specifiskam savā jomā, un tad tu vari saukties speciālists, pieredzējis ceļotājs vai
ievērojams. Kaut arī tas pats gids, vai kas. Bet, ja tu brauc uz miljonus lietām un vietām, tad tur vienkārši atstrādā to visu. Bet, Nu, varbūt jā. atkal tagad mums, kā mēs runājam, tur būs pārmetumi un kaut kā mēs te muļķības runājam, ka tā nē. Tāpēc tā profesija tāda ir, bet, man liekas, Nē, man liekas, ka ir svarīgi, ka tas cilvēks, kas veda kādu un stāsta par ceļošanu, pats no tā kaifo. Jā. Ka tas tā kā varbūt, protams, mums visiem no kaut kā ir jādzīvo, nauda mums ir nepieciešama, bet ka tas nav tā kā vispār kā pēc noklusējuma naudas pelnīšanai, ka tas ir vienkārši sava kaut kāda arī vajadzību apmierināšanai. Un tā kā pirmatnē, ceļot, ieraudzīt kaut ko jaunu, pašiem aizbraukt, un tad tikai tas otrs ir, tā nauda. Un man liekas, tikai tad tu vari to sajūtu arī tam cilvēkam līdz galam, arī tādu kaifīgo to sajūtu arī nodot. Jā, bet tev pašai, kas ir tās sajūtas? Pēc kā tu brauc? Tu brauc pēc emocijām vai kultūras vairāk? Kas ir tā pieredze, ko tu tomēr meklē? Es braucu, man patīk, es sapratu, ka man patīk vides maiņa. Tad, kad es teicu, ka es biju uzsēdusies uz Spāniju kādu ilgu laiku, es domāju, ka es gribētu tur dzīvot. Pēc tam es uz Portugāles biju tāpatām uzsēdusies, domāju, ka es tur gribu dzīvot. Bet tagad es vairāk kaifoju no tā, ka es varu piedzīvot visu laiku kaut ko jaunu vidi, jaunus cilvēkus iepazīties, jaunas vispār kaut kādas sajūtas savādākas dabūt nekā Latvijā. Un tad es varu atgriezties uz Latviju, kur viss ir zināms, kur man nav tā kā lieki jāpiepūlās. Būtībā tu vari runāt savā dzimtajā valodā, tev nav jādomā, vai kāds tevi pārpratīs vai nepārpratīs, viegli viss saprotams. Un tagad man patīk arī atgriezties Latvijā. Jā, bet braucu es pat vairāk, man nav šis braucu uz jaunu galamērķi, pārsteidziet mani. Nē, es esmu ļoti atvērta. Agrāk es varbūt biju jau virtuāli izceļojusi jau to galamērķi, jau sastādījusi krustu šķērsu plānu, sīku, smalku, jau virtuāli visur pabijusi. Tad tagad mana tā ceļošana, protams, atšķirās. Ja es braucu ar grupu, mans plāns, protams, nepieciešams un kādas rezervācijas jāveic un jāzina. Bet ja es braucu viena pati, tad lielākoties es braucu bez konkrēta plāna. Es vienkārši braucu un vados pēc savām sajūtām, ko man gribās tajā mirklī dabūt. Darīt, sajust, komunicēt, nezinu, citreiz varbūt ne ar vienu negribās komunicēt. Jā, bet man ir tas primāri, tā vides maiņa, tas man ir tas svarīgākais. Tās svešās nezināmās teritorijas. Jā, vai arī zināmās tā kā teritorijas, kur atkal tu liekas tā kā uz tādām otrajām mājām esi aizbraucis, kur arī viss liekas tik pazīstams un tu jūties tik brīvi un viegli, kad smadzenes pilnībā vispār tad atpūšās. Bet arī tāpatām vides maiņa, ka tu neesi, ka tev nav visu laiku, visu gadu tu dzīvo vienā un tajā pašā mājā. Kad tev citas mājas visu laiku tā kā pa pišķiņam tāds ir. Vai ne? Tad jau jāsaka, tā kā māja visa pasaule. Tā jau ir. Tā ir, man liekas, tas klasiski ir par tiem lieliem ceļotājiem. Katru reizi, kad tu aizbrauc skaistā jaunā vietā, tā kā jau teicu, šitien es varētu dzīvot. Un katru reizi aizbrauc nākošajā, šitien arī es varētu dzīvot. Tā katrā vietā. Jā, tas ir forši. Tu teici par Spāniju arī, ka tā Spānija tev paķēra, un tas ir atkal viens reģions. Es domāju, ka tu jau gan jau esi bijis daudz un dikti, un es arī dzīvoju Valencijas reģionā, un saprotu, ka, ak, Dievs, cik te ir daudz un interesantas lietas, un lietas, ko cilvēki pat nezina. Liekas Spānija, bet viņi ir tik liela, tik dažāda reizē. Ļoti interesanti, tāpēc ir jau vērts braukt un meklēt un skatīties valstis, sevišķi tās lielās valstis. Mazas tur var izbraukt, varbūt tās pāris nedēļās un viss. Bet lielajās ir tik interesanti. Un tas, man liekas, ir tas man ir vēl joprojām ir saglabāts ļoti daudz vietas, kur tajā pašā Spānijā es neesmu bijis. Un sāksim ar to, kad es Spānijas ziemeļos tajā pusē vēl praktiski nekur neesmu bijusi. Kas man ir Valencijas puse, tāpatām tur es diezgan esmu visu kaut kur bijusi. Andalūzija ir diezgan izmalta, Galīsijā ir pabūts, tad Barcelonas pusē, Katalonijā, bet ir tak vēl cik daudz reģiona visu kaut kas, kur būt un ko darīt. Tā kā tur var braukt un atgriezties vairāk kārtēji. Tas jau viss ir atkarīgs no tā, kā mēs runājam, vai tu esi tas cilvēks, kas tu krāji ķeksīšus, piemēram, tu esi tev sastādījis plāns un tu gribi ieķeksēt, ka tu tur esi bijis un izdarījis un kaut ko un tālāk, vai tu tiešām gribi sajust līdz kaulam to vietu.
Jā, nu, tur ir tā liela starpība. Protams, izcili, ja tu vēl bišķi valodu kaut vai zini. Tāpēc es savā laikā sāku spāņu valodu mācīties, jo izbraucot no lielās pilsētas, tu pat kafiju nevari pasūtīt, jo tur jau angļu valodā neviens tā kā nerunā. Nu, tu ej kafejnīcā un prasi late, un viņi tev pienu lai iekšā, un tad tu nesaproti, kāpēc taču late kafiju. Nu, jā, nu, tā kā, un tad ir forši, protams, ja plāno cilvēks atgriezties vairāk kārtēji vienā un tajā pašā valstī, nu tad ir vismaz, ja basic frāzes kaut kādas viņš zina, un tas ļoti palīdz, ļoti. Vispār ceļotājiem, man liekas, rokas grāmatā ir ceļa somā, obligātajā ir valodas. Tas ir pirmais, ko es vienmēr teikšu, man prasīs, kam ir jābūt līdz, nevis tur kompasam vai telefonam. Nē, valodām. Valoda pati svarīgākā lieta vispār. Iemācies valodas, un tas tādas durvis paver vaļā. Tas neiedomā, abrīnojami. Kādās valodās tu pats runā? Brīvi, latviski, angliski, krieviski, spāniski, komunicēt varu norvēģiski, portugāliski un codzilu. Jā, bet tas ir tur viss. Iespaidīgi. Bet tur es dzīvoju, es cik valstīs esmu. Tad tā arī tas vienkārši sanāk, tur nav varianti īsti. Man sieva norvēģiet, tur arī bērni arī mājās visu laiku, plus norvēģi bērni, man 5 valodās runā, tur viņiem vienalga ir kādā valodā. Tā kā, un tas ir tas skaistais. Arī aizbraucot uz Meksikas, uzreiz činks uz dialektā var pārslēgties uz Meksikas spāņu valodu. Un vietēji ar to uzreiz nolasa. Viņi teica, šitas nav gringo, tur kaut kāds parastais, kāpēc tu runā mūsu tur slēngā. Uzreiz pilnīgi savādāk, tā kā attieksme pilnīgi savādāks. Viss kārtībā. Kā ir Meksikā? Nu, ja tu spāņu valodā runā, klasiskajā spāņu valodā, viņi tevi saprot? Nē, ļoti labi saprot. Nē, tur vispār tā tik liela atšķirība jau nav. Tas nav tā kā Eiropas portugāļu un Brazīlijas portugāļu. Tās ir tur tiek atšķirīgas portugāļu valodas. Tur, kā man bija, kad bija man Brazīļu draudzene, kad man bija pirms gadiem, viņa teica, ka viņi atbrauc ceļojumā uz Eiropu, Portugālē. Viņi ļoti bieži pārslēdzās uz angļu valodu, viņi nesaprata viens otru. Jā. Es tā pati valoda, un tur grūti saprasties ir. Tā kā, bet ar spāņu nē, tur viss kārtībā, tur nav. Tur ir kaut kāds slēngs, kaut kāda vārda izteicieni, tur tā, bet tur viss labi. Jo es jau zinu, kā gaida mūsu kopīgu oktobra ceļojumu. Kādam varbūt tas liekas, ka tas ir ļoti tālu, būtībā pēc gada, jā, bet man neliekās. Man jau tūlīt būs nākamais gads jau izsmelts, sāksies jau 27. gada plānošana. Un tā kā, jā. Man sanāk tas dzīvesveids paredz dzīvot 1 gadu uz priekšu gandrīz, vai lai es varētu kaut ko priekš sevis arī kaut kur ieplānot. Un es ļoti gaidu oktobrī, kad varēšu gan spāņu valodu savu atkal papraktizēt, jā, tāpēc es tev arī uzdevu par to Meksiku jautājumu, gan arī iepazīt kaut ko jaunu, jo pati Meksikā neesmu bijusi. Šobrīd, kad klausītāji klausās šo te epizodu, ir pavasaris. Līdz Meksikas rudens lielajām braucienām ir plus mīnus pusgads, nedaudz vairāk. Pēdējais vilciens, kad ielikt vagonā iekšā un līdz uz Meksiku, jo šis būs tiešām... Te mēs arī varam pateikt visiem, ka šis ir pirmais ceļojums, kad mēs arī kopā ar tevi taisam un braucam cilvēkus, vedam uz Meksiku. Gandrīz jau izpārdots, vai ne tā bija? Tas ir, un šobrīd mēs ierakstām, tas ir decembris, Ziemassvētki, jau gadus priekš. Oktobris ir izpārdots, jā, bet vēl dažas vietiņas ir palikušas vēl gada pirmajā pusē. Tā kā tur vēl var paspēt vēl ielikt. Tur man tīri personīgi apstākļu dēļ nesaliekās kopā aizbraukt, bet tas arī būs kaut kas ļoti foršs. Es redzu arī, ka tie cilvēki, kas ir pieteikušies, visi min iemesls, kāpēc viņi piesakās, ka programma ļoti dimensiāli atšķirās no visiem citiem. Ka nav tāds tikai tādas top vietas, bet var redzēt, jā, ka tur ir kaut kas tāds nepazīstams, ka cilvēkiem jāpameklē, kas tas tāds vispār ir. Jā, tā kā, Laikam tā, ka tas gids un pavadonis tur ir bijis pāris reizītes. Tā kā tas, man liekas, ir tāda ļoti liela pievienotā vērtība. Aizbraukt kaut ko vispār tādu redzēt. Tas būs skaists. Tas būs skaists brauciens, ļoti krāšņs, ļoti interesants. Jā, pa manām tādām takām tur tiešām ļoti interesantām, kur nevienas lielās grupas noteikti nekad tur nebrauks un neredzēs, bet mēs aizbrauksim, mēs piedzīvosim, mēs redzēsim, mēs sajutīsim. Tas būs foršais. Bez Meksikas, tu teici, ka Meksika arī tev nav trāpīsies, neesi bijusi. Kas līdz šim ir bijis tāds lielais wow moments ceļojumos vai kāds galamērķis vai valsts? Ilgi man ļoti liels wow bija Madeira.
Portugāles sala. Es gada laikā uz turieni 5 reizes aizbraucu. Wow. Pirmo reizi aizbraucu viena pati uz 5 dienām, pilnīgi viena pati. Jā. Un pēc tam es sapratu, ka es gribu noteikti aizvest arī citus uz turieni, un tad pēc tam arī ar grupām braucu. Tad apzināti gandrīz gadu uz turienes nebraucu, lai nebūtu tā sajūta, ka tu spārēdies to vienu vietu, un tev jau tā kā par daudz. Un tad nākamais, man bija aizbraucot uz Islandi. Šī gada jūnijā es aizbraucu uz 3 dienām, liekas, kas ir 3 dienas. 72 stundas es biju Islandē, bet, lai saprastu to apjomu, kādu es paspēju izdarīt, 3 dienās es nobraucu 1600 kilometrus. Un redzēju tik daudz, kā mēs parasti grupai pat nedēļas ietvaros neliekam. Jā, bet tas ne jau tā kā ķeksīša pēc. Zini kā, tu Islandē esi bijis? Nē. Tur ir tās baltās naktis. Pareizi. Tur ir aptuveni stundu tikai tumšs, un tev smadzenes nespēja tā kā atslēgties. Tev liekas, kāpēc tev gulēt jāiet reāli. Un tev agri arī celties gribās. Un tad līdz ar to tu paspēji daudz vairāk. Protams, pēc tām 3 dienām es biju pārgurusi. Tas nav normāls režīms nevienam ceļotājam. Ja? Bet tā, kad tu ceļo viens, tu jau ne ar vienu neesi. Ne pret vienu nenes atbildību, ne ar vienu saistīs, tev nekas nav jāsaskaņo. Nezinu, tu piecēlies 4 no rīta, saprati, es gribu braukt, un tu vienkārši brauc. Islanda, man arī tāds wow bija, tas pavisam kaut kas savādāks. Tas kopā, tas skarbums un tā, brīvība, plašums, tas, ko tu tur vari iegūt tik daudz ūdens vienā vietā, un koku it kā tur nav. Es sapratu strunts tiem kokiem. Jā, atkal tur ir viss kaut kas cits. Tas tāds wow. Bet 1. janvārī es tagad sākšu ar pilnīgi jaunu kaut ko, kur neesmu bijusi. 1. janvārī es lidoju uz Singapūru. Pēc tam uz Austrāliju un tad Jaunzēlanda. Tas ir ģimenes brauciens vai grupa? Tas ir ģimenes, tas ir mēs ar vīru un draugu pāri dodamies. Tur vairāk šoreiz es braucu pati kā līdzbraucēja, braukšu arī izbaudīt to, ko parasti brauc mūsu ceļotāji baudīt. Neesmu ne par ko atbildīga, neko nezinu, teikšu godīgi. Forši kādreiz tā vai ne? Pagaidām, tu vēl nezinu, vai būs forši, bet, atpūsties ir vērts. Būs forši. Mēs ar viņiem jau 2. reizi kompānijā kopā braucam, kā tur bija Amerika tajā reizē, Floridas štats un Miami. Protams, lai tādā kā, ja mēs salīdzinām ar grupu braucienu, tad tāds brauciens ir par traku. Tā kā tur tam baudījumam laiks paliek maz, bet tu ļoti daudz redzi. Protams, Austrālija, tas ir vispār otrs pasaules gals. Tā kā kopā 3 nedēļas būšu projām, pēc tam varēšu dalīties. Patika, nepatika, vai varbūt gribu kādu aizvest arī uz turieni kaut ko parādīt. Tieši tā. Klausies par tāliem galamērķiem runājot. Jums arī, tagad ar tevi uztaisīsim Meksiku, bet kas jums vēl no ceļo ar Mariku? Kas jums ir pa tālīgiem galamērķiem? Kādos vēl tu esi bijis un kur jūs vedat? Nākamgad mums ir Japāna. Japāna baigi populārā šobrīd ir. Jā, un Japāna ir ļoti interesanti. Tās programmas vairāk un mazāk visiem kaut kur tā kā sasaucās kaut kur līdzīgas, jo, protams, lidojot uz Japānu gribās noteikti arī tās top vietas parādīt, un tad kaut ko arī pieķert klāt. Bet atšķirās ļoti tās izmaksu pozīcijas, cik tam ceļotājiem maksā. Tur var no līdz tā kā atrast, Es pieļauju arī tas atkarīgs no viesnīcām, no vis kaut kā uz vietas. Japāna, tas tāds, man liekas, ļoti eksotisks un interesants galamērķis ir. Tad Kolumbija mums vasarā. Jauns galamērķis, man liekas, ar super. Kaut kas tāds, ko Latvijā reti kurš vispār piedāvā un reti kurš arī ir, man liekas, bijis. Tā kā tās, Meksika mums tāpatām ar tevi kopīga Balī mums atkārtojumā jau arī nākamajā gadā. Balī arī cenšamies parādīt ne to, ko parasti saka cilvēki. Ja tu redzētu to Balī 10-15 gadus atpakaļ, tagad nav tas. Es neesmu redzējusi Balī 10-15 gadus atpakaļ, un tie, kas nav redzējuši, tiem noteikti iesaku vismaz vienu reizi Balī piedzīvot. Bet mums nav retrīti un garīgās prakses. Tas ir normāls ceļojums, kur tu visu kaut ko redzi, vari baudīt un piedzīvot. Tas arī Balī
Balī, lai gan tas nav, kā es saku, retrīts, ja, bet tev liek uz lietām paskatīties savādāk, varbūt būt bišķiņ pieticīgākam un piezemētākam, jo tu jau redzi, ka tur tie cilvēki dzīvo diezgan tādu nabadzīgu patiesībā dzīvi salīdzinājumā pret to, kādu mēs Eiropā dzīvojam, bet iekšēji viņi ir daudz bagātāki, man liekas, nekā mēs jebkurš Eiropā. Mēs esam aizmirsuši būt pateicīgi par ikdienas sīkumiem, to, ko viņi vēl joprojām atcerās. Jā. Un tajā momentā tu atbrauc no turienes tiešām cits cilvēks. Nu, ja vien tu to spēj paņemt. Es gan teiktu, ka man liekas, ne tikai Balī ir šāds, bet man liekas, jebkura valsts, kura ir no šī te trūcīgā gala, vienmēr tie cilvēki būs daudz priecīgāki, daudz apmierinātāki ar dzīvi, lai vai kā. Viņi ir laimīgi par to, kas viņiem ir, un man liekas, tā ir tā lielākā pievienotā vērtība ceļojumiem, kad tu paskaties ar šo te gratitude, tiešām novērtēt par to, kas tev ir beidzot. Nevis atkal mēs te kritizējam, viss ir slikti, bet tad saprot, ka, nu nē. Jā, tas ir tā vēl papildus pievienotā vērtība, protams, ko tu gūsti. Iespējams, ka šo nevar varbūt sajūtu noķert, ja brauc all inclusive atpūtās. Nu, ja tu tikai tādā burbulī viesnīcā dzīvo. Es tādā atpūtā līdz šim vēl neesmu bijusi. Arī tā ir mana kaut kāda ideja, kā tas viss notiek. Varbūt tas viss notiek savādāk, varbūt tu tur arī vari gan kaifu noķert, gan visu kaut ko, jā. Bet pagaidām man nav vēlēšanās tādos ceļojumos doties, jo es gribu vairāk tiešām piedzīvot sajūtas un paplašināt to savu redzējumu un pieredzi vispār par dzīvi kā tādu. Kas tev tāds kaut kas eksotisks, kaut kas vispār pašam plānojās? Pagaidi, es tev vēl jautājumu došu, pēc tam atbildēšu. Es vienkārši iedomājos uzreiz to, jo es te klausos kāda tev ceļojumi, jā, tur kultūra. Es saprotu, ka tā ir tā prioritāte, tomēr, ko tu kultūra, daba, bet nevienam tu aktīvi jau kalnā neliec kāpt. Tu pati esi kādreiz kāpus kalnos, kādos hikingos, trekingos. Man liekas, Madeirā, bez tā nevar, vai ne? Nu, zini, kā, ja tu domā tādus, kā klasiskos hikingus, kur iet 20 kilometrus, cauri jau tādu, ka tu jau sevi jālauž, pāris reizes es esmu tādos braucienos bijusi, bet ne jau tāpēc, ka tā kā es braucu hikinga braucienā, bet tā ir salicies. Ja tajos pašos Tatros, man vispār bailes no augstuma, sāksim ar to, ka tu kaut kur uzrāpies augšā un nesaproti pēc tam, kā tu lejā vispār tiks uz dibenu šļūgt vai kā, ja? Un pēc tam kājas tā sāp, jo tu neesi pieredzis, kad nesaproti, kā nākamajā dienā piecelties un saliekties, ja? Un tā. Tas vairāk ir nevis tādi, kad es tagad apzināti eju pārgājienos, bet, kad tā ir salicies. Tāpat tā Madeirā, tur tās levadas saucamās, kas ir ūdens novades sistēmas, kur arī tāpatām ir gan to pārgājienā, gan ar augstumu arī saistīts. Un tas ir vairāk kā tādu elementi ceļojumā, lai pārvarētu kaut kādas savas, nevis aizspriedumus, bet idejas, ka tu to nevari izdarīt. Bet es laikam neesmu no tiem cilvēkiem, kas būtu gatavi nedēļu, piemēram, braukt tādā hikinga braucienā, kad tu katru dienu ej. Šobrīd man tā liekas. Var jau būt, kad kaut ko pamēģināšu tādu un teikšu, nē, ņemu savus vārdus atpakaļ. Jā, zini, kā man ir ar jau hikingu. Man patīk iet un aiziet kalnos. Es negribu kāpt lielos un garos kalnos. Es teikšu, mans labākais un foršākais hikings, tas būtu trekings, vairāk bija Santiago ceļš, jo tas bija 30 dienas, es gāju. Ir pārgājiens, tu ej garus kilometrus, bet tam visam pa vidu tev ir kultūra, mežonīgā kultūra, satiek cilvēkus, ciematiņi, miestiņi, tur ir viss tas notiekās, un tas ir tas, kas man patīk. Es negribu iet vienkārši 5 dienas vai nedēļu kalnos, nekurienē, kur ir tikai, sliktākā gadījumā kalns, kur ir tikai akmeņi un pat nav daba, nekā nav dzīva. Man gribās, pirmkārt, man vajag dzīvību. Man vajag tādu mežu, man vajag kokus, dabu, zālīti, kociņus, puķīti, visu kaut ko. Nākošais man vajag kultūru, to vietējo šārmu, to cilvēcību, to satiktās sarunas ar cilvēkiem, kaut kādu to ņigu apkārt. Un tādā garā pārgājienā man tas nebūs tur. Un to es esmu darījis, jā, bet tad es beigās saprotu, ka tas nav mans, tas nav tik ļoti par mani. Man ir kaut kas cits, lai es piepildītu to savu dvēselisko šo te wow momentu un to sajūtu pēc kā es to eju pakaļ. Tas ir kaut kas cits. Jā, tas ir vai nu piemēram. Palicis vairāk, tādos cita veida ceļojumos.
Jā, tas ir vai nu tu, piemēram, zini, ka tev, lai tu nokļūtu līdz tam kaut kādam, tur nezinu, ūdens kritumam īpašajam, vai nu kaut kas, piemēram, tev tās 2 stundas ir jāiet, vai pat 3 varbūt stundas, un pēc tam atpakaļ. Bet tur ir kaut kas tā kā galā, kāpēc tu uz turieni ej. Jā, bet es saku, citādā veidā, un tā kā es tev pilnīgi piekrītu. Man prasās tas miks no vis kaut kā. Es citreiz pat domāju, cilvēki, kas iet tādos pārgājienos katru dienu. Es neesmu īsti ar vienu no viņiem runājusi, kas ir viņu tas vadmotīvs, kāpēc viņi to dara. Citreiz man liekas, ka viņi varbūt vāc soļus, un tā kā cik viņiem būs tā kā tie attālumi noietie vai kā. Bet nezinu, būtu patiesībā interesanti pēc tā sarunas ar tevi ar kādu pakomunicēt. Man tur ir bijuši daudz visādi gāji, kas kalnogās gāja. Ļoti daudz. Un patiesībā visiem jau tā motivācija vairāk vai mazāk ir vienāda. Tiešām tas ir kaut kāds iekšējais izaicinājums. Ir šis wow moments, kad tu stāv šajos kalnos mežonīgās varenība dabas. Tā kā tur ir vairāk tie faktori. Bet, man liekas, visiem būs kā vienam. Visi man piekritīs, ka to baigo kultūru jau tur nedabūs. Vai tie kalni ir Himalaji, vai tie ir Patagonija, vai tie ir Andi. Galu galā kalns ir kalns. Vairāk vai mazāk viņš būs līdzīgs. Tā kā, tāpēc es tur kaut kur pa vidu esmu visiem, un man viss teiks, tu neko nesaproti. Jā, bet es zinu, man vajag kaut ko citu. Es pēc kaut kā citai. Tiem cilvēkiem tas izaicinājums, tā varenība kalnu iedod savu enerģiju. Tāpēc mēs esam tik dažādi, un tāpēc mēs esam tik interesanti, vai ne, ka katrs meklē to savējo. Jā. Ko tad tu meklē? Kas tev tāds interesants tagad tajā nākamajā gadā plānojās? Ir kaut kas tāds, kur tu pats gaidi? Nākamais gads man izskatās tāds višķi mierīgāks. Es esmu aizsācis jauns pāris projektiņus, tā kā pagaidām tas ir mājas darbi visādi jāpilda. Jo mēs gatavojamies vienu no lielajām ekspedīcijām. Patās noslēdzās pirmā daļa pa kapteiņa Granta pēdām. Atceries filmu klasisko. Patās bija ekspedīcija pa Patagoniju pāri no Čīles un Argentīnu. Gundars Bojārs, mans partneris High Explorer, vadīja. Horens brauca un Sandrs Jūra filmēja. Ļoti skaisti. Šobrīd, kad saruna ir gaisā, man liekas, filmai jābūt jau arī ēterā, RTV, dokumentālā filma par to, kā viņiem gāja. Ļoti skaists piedzīvojums. Un nākošā epizodes sērija un ceļojums būs pa Jaunzēlandi un Austrāliju, precīzāk. Austrālija un Jaunzēlanda. Arī tas pats, kas filmā, ja mēs atceramies pie kanibāliem, kur šamējie bija un viss slikti. Viss beigās labi beidzās. Tā kā strādājam pie tā šobrīd. Konkrēti datumi vēl nav nolikti, kad mēs uz to pusi brauksim, jo tā puse tie pati zina ir krietni dārgāka nekā Patagonija. Bet, redzēs. Saliekam plāns ir foršs, riktīgais atstiņas mirdz un rociņas berzājās un baigi gribās uz to pusi, nav būts. Un sevišķi Jaunzēlandi tie stāsti ir daudz podkāstā. Man arī bijuši krietni daudz latviešu. Latviešiem paķer Jaunzēlandi. Tev var noteikti patiks, jo tur arī kaut kāda baigā enerģija ar to valsti ir. Kaut kas ir tik skaists un fascinējošs. Baigi daudz latviešu tiešām var pameklēt. Ir dzīvojuši arī, varbūt kaut ko var ieteikt, kaut kādas padomas tev. Un tā ir forša vieta, vai gribās. Par tām enerģijām runājot, protams, ir cilvēki, kuriem netic un tām vispār enerģētiskajām sajūtām katrā vietā. Bet es sevi nepieskaitu pie garīgiem cilvēkiem. Es nemeditēju un ar garīgām praksēm nenodarbojos, kā mans vīrs smējās. Mana meditācija ir ceļošana. Jā. Bet aizbraucot uz katru vietu, ir savai vietai sava enerģija. Un ir vietas, piemēram, tā pati Madeira, ko es te piesaucu. Lai kā man tur ļoti patīk būt, es nevaru tur ilgstoši atrasties, jo man liekas, ka tā enerģija ir tik liela tur, ka viņa tev visu laiku dzen. Un tā kā, ka tev jākustās, jādara, kaut kas jāiet, kaut kas tā kā jāpēt un tā tālāk. Ja tu visu laiku tādā stāvoklī esi, tu piekūsti. Kaut kādā mirklī tev liekas vienkārši, bāc, es jau pārguris. Atkal citas salas, Azoru salās, tu esi pats bijis? Arī nē. Paskat. Azoru salas atkal arī vulkāniskās izcelsmes sala, arī okeānā. Tā pusceļā uz Ameriku, jā. Tur atkal, man liekas, ka ir vispār tāda kaut kāds laiks pazūd, ka tu tādā citā dimensijā esi, ka tu nesaproti šodiena, pirmdiena, trešdiena vai sestdiena, cik ir pulkstens, nekas neeksistē, tu jūties pilnīgi tik mierīgs, un ar šo es esmu dalījusies ar cilvēkiem, un tie, kas ir ceļojuši, saka, jā, ja tā kā viņi pie tā piedomā, kad ir, jā, tādas sajūtas.
Tā kā, es saku, ļoti interesanti katrā vietā, kādu enerģiju, ko viņa tev sniedz, tā kā, un cik tev patīkami tur uzturēties. Jo, zini, kā arī laba, forša enerģija ilgstoši tādā kāpinājumā, nu, arī var kādu ļaunumu tomēr nodarīt. Nekā ņemšot, ka braukšu tieši Jaunzēlandē, būšu, tad mēģināšu saklausīt, kādu enerģiju es tur jūtu, kā es tur jūtos. Jā. Nu, es arī ar akmeņiem un enerģijām kā tādām nestrādāju un nepraktizēju, bet es jau to dzirdu un jūtu un klausos, kas notiekās. Un par šitiem entajiem gadiem, kas man Meksikā ir pavadīts, es sapratu vienu lietu, un es visām grupām stāstu. Lūdzu, nekādas savas vēlēšanas, skaļi, sliktās vēlēšanas, sevišķi neizsakiet, jo viss piepildās. Tas ir pārbaudījis. Kaut kādus stulbumus pat tur izmet, kaut kas, lai notiek vai nenotiek, un hopsā, un ir. Un viņš, kā tā? Nu, tā, ka tur kaut kas ir. Kaut kas ar to ir. Vai nu sakritības, bet vienmēr tas strādā. Tāpēc es jau tā ir viena no lietām kā joks, vispār uztver kā joka, bet tad saprotu, ka ir. Un tad vēl, protams, man ir kaut kāda pašam ļoti dziļa saikne, enerģētiskā, vēsturiskā, es pat nezinu, kādā līmenī, garīgā līmenī. Iespējams, iepriekšējā dzīvē esmu dzīvojis Meksikā, bet es pieskaros akmeņiem, es viņus jūtu, kā viņi tur savā veidā vibrē. Viss ir skaisti dzīvi, tie akmeņi, tā kultūra, enerģija, kas šeit ir bijusi, civilizācija senā. Wow! Es aizbraucu uz Peru, kas ir tur 5000 km tālāk. Pilnīgi cita kultūra, cita civilizācija, inki. Es pieskaros akmeņiem un zinu, tur tie sienāzīs šobrīd. Čik. Tā man skaisti, viss ir fantastiski, skaisti un iespaidīgi, bet nav, es nejūtu viņu tur. Un tik dīvaini, tā ir tik atšķirīgas valsts, bet abas ļoti spēcīgas, lielas, varenas civilizācijas, bet tik atšķirīgas. Tā kā kaut kas tur visur ir, un cilvēki arī mēs aizbraucam, mēs uzkāpjam Machu Picchu augšā, tur, Machu Picchu vienmēr klasiski, visi iedomājas, ka tur tikai pa pašām drupām var pastaigāt, bet abās pusēs ir tādi lieli kalni, kuros var uzkāpt augšā. Un mēs esam uzkāpuši abos, pēdējā reizē mēs arī uzkāpām, man bija maz grupiņi, mēs bijām 4, tikai es un 3 meitenes, uzkāpām augšā, pasēdējām, pameditējām, un tad tu saproti, ka wow, te ir tur tādi stravojumi iet visā laikā. Tas spridzina vienkārši, tik uzlādēts tā kā ir tās svētvietas, kāpēc visas svētvietas visās pasaulēs tomēr ir celtas uz kaut kādiem enerģētiskiem punktiem. Nu, redz, to un var tāpēc noliekt, jau to var ir, ko, bet ir. nu jā, un tāpēc jau ir nepieciešams tas laiks, un tajā pašā ceļojumā, jā, ka tu vari kaut ko tādu arī piedzīvot. Jo, ja tu tikai atskrien, ieķeksēji, skrien tālāk, tu jau pat nevari nemazām to piedzīvot, tu sev liedz vispār tādu iespēju kaut ko tādu pat saprast. Vai tu to jūti, nejūti, kā tu tur jūties, jā, vai tev ir patīkami, vai tu tur gribi atgriezties, varbūt tu nekad vairs dzīvē negribi tur vispār būt. Jā. Es arī skatījos, man viens no maniem papildus uzņēmumiem un projektiem ir, es konsultēju lielos uzņēmumus par ceļojumiem Meksikā un palīdzu. Un vienai kompānijai, es aicu cauri viņus Meksikas piedāvājumiem, viņiem ir, tā ir lielā kompānija, poļu kompānija viena. Viņiem ir 11 dienās cauri Meksikai ceļojums, lielais grupa autobus, ceļojums, ko mēs parasti nobraucam 18 dienās. Viņiem tas ir 11 dienās. Piepildīts ar visiem pieturs punktiem, ar visu tur tā. Tu skaties, un man ir tā, ka tu saproti, ka kāpēc? Man tas nestājās prātā. Tu saproti ar to mežonīgo skrējienu pārguristu, kāpēc ir tik daudz ir jāiekļauj pāris tajās dienās, lai tu kaut ko pateiktu, ka es esmu bijis Meksikā, lai es esmu redzējis to valsti. Un daudz tādi, Meksika ir kā viens piemērs, bet ļoti daudz pieļauj šīs te kļūdas, ka mēs gribam daudz un visu uzreiz. Sadalām mazos posmiņos. Pasēžam, mierīgi, izbaudam, sajūtam. Kā ar tiem tālajiem ceļojumiem bieži ir cilvēki sev iestāsta, ka viņi uz to vietu brauc vienu reizi tikai dzīvē. Jā. Un ka viņi otru reizi tur neatgriezīsies. Un tad viņi tajā vienā reizē grib dabūt visu pēc maksimuma. Bet tu jau tāpatām vari paņemt tikai tik, cik tu vari paņemt. Tev jau pat nav laika sagramot it kā to sajūtu savu, ja īsti. Un, ja tu neesi tajā vietā bijis, tu jau īsti nezini, vai būt ieguvējs vai zaudētājs. Un tā kā vispār pēc būtības. Jā. Tāpēc te jau ir tas nav jau jēga no tik daudz vietām, ka tu vienkārši sagrābsti viņas. Pat, ja tu zini, ka tu uz to vietu varbūt pat neplāno atgriezties savā dzīvē.
man liekas, tāpatām tam nav īsti pievienotās vērtības. Bet es saprotu. Saprotu, kāpēc cilvēki tā dara. Bet tad es teiktu, tas ir viens stāsts, ja tu tiešām to ceļojumu saplāno ar mākslīgu intelektu un ChatGPT, uzliec man plānu 11 dienām ātri, ko es varētu maksimāli redzēt. Brauc, dari! Bet, ja to taisa turisma aģentūra vai operators, un tā ir ļoti liela atbildība, piedāvāt, jo cilvēks brauks līdzi tev. Ko tu viņam piedāvāsi, uz to viņš arī brauks. Ko tu viņam gribēsi pārdot un iedot, tam viņš arī brauks līdzi. Viņš sako tev. Viņam nav saprašana. Meksika, Balī, Islanda vai vienalga kas. Vai ne? Tā var tā atbildīt. Tāpēc mums kā ceļotājiem ir ļoti liela atbildība par to kultūras daļu, valsti, galamērķi, kur mēs gribam parādīt, nodot viņiem tādu, kādu mēs viņu pazīstam, kādu mēs viņu gribam viņiem nodot ar to savu aizrautību, mīlestību, stāstiem un sajūtām. Man liekas, mums ceļotājiem tā ir mežonīga atbildība. Jā, kā cilvēkiem jau vispār citreiz viņiem nepatīk kaut kāda vieta vai valsts vai kaut kas, tāpēc, ka viņi ir vai no nepareizo kompāniju bijuši, nepareizā laikā bijuši, nepareizs plāns bijis. Mans stāsts, man neaizķēra Horvātija. Kāpēc? Lai gan viņi ir ļoti skaisti. Kāpēc? Nepareiza kompānija ar bērniem. Ar bērniem Covid laikā, ar busiņu, 2 ģimenes. Mazākai, man liekas, man bija kaut kādi 4 gadi aptuveni. Viens no drausmīgākajiem vecumiem. Sarunāt neko ar viņu nevar. Es nekādu kaifu no tās vietas nenoķēru, jo vienīgais, par ko es domāju, kā to visu sadzīvi integrēt tajā citā valstī, vēl visai Eiropai cauri mēs ar busiņu braucām. Ka tev vēl jādomā, kur pa vidam apstāties, kur ko piemeklēt, vēl kaut kas. Brauciens mājās bija vispār krimināls, jo viņi atteicās sprādzēties, un es nevaru piesprādzēties. Vienīgais, par ko es domāju, kad bremzēs, tad mēs abas lidosim cauri tam stiklam, bet viņa tā ķērca, ka es vairs to ķērkšanu nevarēju izturēt. Un tad tu saproti, tagad manas tās sajūtas, es laikam uz Horvātiju ilgi negribēšu vēl atgriezties. Bez bērniem tagad aizbrauc? Bez bērniem, kaut kādā mirklī ir uz pāris dieniņām varbūt jāizbrauc tieši, lai to savu sajūtu tā kā arī pārlaustu. Un redz, te jau ir tas atslēgas vārds, Varbūt es būtu citā kompānijā, citā laikā, citās kaut kādā savādākā plānā un tā tālāk. Es būtu tādā pašā sajūsmā kā 90% cilvēku, Tāpēc te jau ir tas, cik svarīgi ir ar ko, kad, kāpēc, un tā tālāk. Redz, beigās jau sanāk tā, ka tā enerģija, ko mēs no šī ceļojuma iegūstam, nāk ne tikai no valsts un galamērķa, bet tomēr šīs apkārtējās vides un cilvēkiem tās kopīgā kaut kādas kopējās ķīmijas, ko mēs paši radam. Ar kādu attieksmi tu brauc. Pirms tam tu pieminēji par to daudziem galamērķiem, ko tu blociņā esi ierakstījuši. Pasāsti, kas tev ir no tādiem, ko tu esi ierakstījusi? Zini, tas blociņš man vairāk nav. Jo tad, kad es sapratu, ka es to tāpatām visu nevaru realizēt, tad es to visu kaut kur esmu nobāzusi, bet man visi tālie pēc iespējas tā kā tālāki, kas nav Eiropa galapunkti. Kaut ko es arī realizēšu nākamajā gadā no tā, kas man tur bija. Es pabūšu arī nākamgad arī Vietnamā. Lai saprastu, kā es tur jūtos un vai es kādu gribu uz turieni aizvest. Bet viss tādi eksotiskie galamērķi. Indonēzijas visas salas tur tik daudz vispār ko darīt un redzēt, un katru noteikti atšķirās. Bet ir pārsteidzoši tas, ka, piemēram, manā sarakstā nekad nebija Arābu Emirāti. Bet pavisam nejauši tur. Jā, bet es tur nejauši nokļuvu maijā un sapratu, ka man arī tā puse ļoti patīk. Arī tā puse patīk, un tur arī ir daudz ko redzēt un darīt un sajust, un pavisam atkal savādāk nekā tu vispār jebko citu vari kaut kur atkal piedzīvot. Tā kā es saku, no tā saraksta jau īsti nav baigās jēgas, varbūt jāļaujās ir, kur tevi dzīve nes, un vairāk dzīvē jāsaka jā. Ja tev kāds kaut kur piedāvā, kaut ko tā kā paskatīties, nevis domāt un analizēt, vai man tur patiktu, vai es tur gribētu, vai kas tā kā, saki jā. Un tad jau tā kā redzēs, kā tas viss saliekās kopā. Ļoti labi pateici. Man liekas, šitā ir tāda ļoti labs moments, kad arī saruna noslēgts. Tas ļoti, ļoti pozitīvs nots. Es tev pirms beigām vēl gribu paprasīt par kaut kādām filmām, varbūt, vai podcasts, varbūt grāmata, kas tev iedvesmo. Ir kaut kas no tāda, ko tu varētu padalīties? Zini, tagad ir tā, ka es ik pa laikam cenšos, ka man uznāk tas, ka negribās neko darīt, vispār tāds besītus, uznāk paskatīties kādas filmas, bet neko smagu Netflixā.
Bet ko es esmu sapratusi, ka ļoti daudz filmas es izvēlos pēc kaut kādām lokācijām, kuras notiek. Un kas ir pats foršākais? Tu skaties, piemēram, tagad pēdējais Emilija Peres, ja ir jaunā sezona iznākusi 2 dienās, viņu noskatījos, un tu skaties, jā, viņa notiek Parīzē, notiek Romā, tur Venēcijā, tu skaties un domā, bāc, es esmu bijusi, es arī pa šito ieliņu esmu gājusi. Un tu uzreiz to filmu piedzīvo pavisam savādāk. Vai tāpatām kaut kas saistībā ar Ņujorku, kuras arī esmu bijusi, jā. Par to, ka tas jau uzreiz tev dod pavisam citu pievienoto vērtību. Tu tā kā liekas, ka tur esi iekšā, nu pats tā kā piedzīvo. Un tas viss sasaucās ar to savu, ar to savu to ceļošanu. Vai arī otrādi ir cilvēki, es zinu, ka citreiz noskatās kaut kādas filmas kaut ko un kaut kur dodās, lai to piedzīvotu. Vakar, nu tagad kā pēdējais vakar skatījāmies ar ģimeni bijām uz jauno Avatara filmu. Forši. Protams, ka noteikti tādu dabūnu, ko viņi tur rāda, un diez vai, ka mēs realitātē varam piedzīvot, bet tas man vēl jau vairāk radīja vēlmi doties uz Indonēzijas pusi, uz tām salām, jo man liekas, ka tur varētu kaut ko tādu, kaut ko arī, un Vietnama, kaut ko tādu arī noķert. Tā kā es domāju, ka ir jāskatās un jābauda un jāļauj sev sapņot. Porvīgi. Super, paldies par ieteikumiem un paldies par sarunu. Paldies, ka atradīja laiku aprunāties. Paldies. Jā, tev par aicinājumu. Mēs ar tevi tiksimies vēl daudz un dikti, bet ceļotāji, kas grib tie, lai meklē, ceļo ar Mariku, meklējiet, ceļojiet. Tiekamies. Turpināt ceļot. Paldies tev. Čau. Čau. Tā.